Pirmā diena mums ir veltīta tīri tam sākumam, teiksim tā, ja, kas nāk, ko nāktos mums veikt, tad, kad mēs veicam šo darbinieku atlasi un vispār ar darbiniekiem gribat sākt strādāt, tas nozīmē, ka mēs šodien runāsim par to atlases procesu mazliet. Protams, viss tas, ko drīkst, ko nedrīkst, kādi dokumenti, kādas pārbaudas, pieņemsim tās pašas veselības pārbaudas. Un tad liela sadaļa ir par līgumu un koplīgumu. Ja, jo tur, strādājot, teiksim, pieredzē, man ļoti bieži nākas redzēt nepareizi sastādītus līgumus, nekorekti norādītas lietas, ja, un mums galā 40. pants darba likumā nosaka to, kam ir jābūt līgumā. Ja, un tad mēs arī iesim vienkārši caur tam. Jā, būs arī par koplīgumu, par darba kārtības noteikumiem, mazliet pieminēšu arī par materiālās atbildības līgumu. Un svarīgs arī šis te pants par darba laika pielāgošanu, kas ir mums no arī 22. gada augusta. Tad par uzteikumu. Par uzteikumu būs arī diezgan daudz tieši tiesu prakse un dažādu šo te speciālistu komentāri un arī ieturējumi. Ja, tātad ieturējumi no darba samaksas, ko tad darba devējs drīkst ieturēt un ko viņš galā nemaz nedrīkst. Ir aizdomas, ka tā slimības lapa īsti nav korekta, jā, vai, teiksim tā, darbinieks ir atvaļinājumā un izdomā pagarināt atvaļinājumu un jums, piemēram, iesūta slimības lapu, bet, izskatās, ka ar viņu viss ir kārtībā, ja, tad apstrīdēt. Kā jūs varat, piemēram, apstrīdēt slimības lapu, kuru jums šķiet, ka nav, ja, reāli korekta. Un beigās komandējumi, katra šī tēma, protams, ir ļoti, ļoti plaša, bet tā kā jūs esat visi jau profesionāļi, tad es lielākoties turēšos pie tām svarīgākajām lietām, ja, un būs kaut kādas lietas, kur mēs vienkārši tā raiti pāriesim pāri. Darba samaksa vispār kā tāda, ja, gan arī aprēķins, gan izmaksas laiks un veids, tad gan bruto, un beigās aiziesim jau uz neto. Ja bruto, tad runāsim gan par laika algu, par akorda algu, par visiem laikiem, ja, normālais darba laiks, nepilnais darba laiks, summētais, ja, maiņu darbs, ar ko tie atšķirās, tātad visu pēc kārtas. Protams, arī līdz ar to, lai aprēķinātu nodokļus, minimālā alga, virsstundas, nakts, ja, tad arī skatīsimies visu pēc kārtas.